Esiet sveicināti Dieva, miers jūsu namā, esiet bagātīgi svētīties, jūs svētie Jēzus Kristus vārdā. Amen. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ar katru no jums šajā dienā, šajā lielajā piekdienā, kad Jēzus Kristus gāja šajā Golgātas krustā, lai nomiet par mūsu grēkiem, lai atdod savu dzīvību. Kā Jēzus teica, ja kviešu krautiņš nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļus. Amen. Un Jēzus Kristus ir mūsu dzīvība, Jēzus Kristus ir mūsu spēks, Jēzus Kristus ir mūsu vairogs, Jēzus Kristus ir mūsu patiesā gaisma, kas mūs apgaismo, mūsu patiesā mīlestība. Un mēs esam katru dienu pateicīgi par Golgātas krustu, par viņa uzvaru, ka viņš samaksāja par mūsu grēkiem, lai mēs šodien dzīvotu. Un viena asins lāsa, kas pilēja no Golgātas krusta, nomazgā visas pasaules grēkus. Mūsu dārgais pestītājs, mūsu dārgais glābējs, kuru mēs mīlam, kuru mēs cildinām, kuru mēs teicam un slavējam katru dienu. Un es šajā dienā gribu vēl ieskatīties šajā Jeremijas grāmatā, 17. nodaļā. Es viņu izlasīju, bet ļoti ātri, un tāpēc gribu ieskatīties, tā kā nedaudz dziļāk tajā visā. Un Jeremijas grāmatā, tas 17. nodaļa no 5. līdz 13. pantam. Šeit ir rakstīts tā, saka tas kungs, un varat paskatīties to vienkārši, ka to nesaka Jeremija, ka to nesaka kāds cilvēks, bet ka to saka tas kungs, tad to saka Dievs tavā dzīvē. Un viņš saka nolādēts, kas paļaujas cilvēkiem un tur mies par savu atbalstu un elkoni, uz kuru sirds atkāpjas no tā kunga. Citiem vārdiem sakot, tā ir pieķeršanās, un pieķeršanās cilvēkiem, kad, es domāju, kā saka arī, ja, kad Dievs, viņš ir greizsirdīgs Dievs, un kad viņš nevēlas, tad tu pieķeries cilvēkiem, un tad, kad tu ej uz draudzi, kad tu ej uz draudzi, ja, vai tu ej pie mācītāja, vai tu ej pie tā kunga, vai tu ej pie Dieva, un kad tu aizēji dievkalpojumā, tu vēlēsi saņemt vārdu no Dieva, kad tu tici, ka tas cilvēks, kas tur stājas kanceles, ka viņš ir Dieva iecelts, un ka Dievs ar viņu runā uz tavu dzīvi, un ka tu nepieķeries mācītājiem, bet ka tu pieķeries Jēzum Kristum. Amen, un tad tu tiks svētīts. Ja tu pieķersies cilvēkiem, un tu domās, ka cilvēks ir tā atbilde tavai dzīvē, tad tu vienkārši pievilsies. Tu pievilsies savā dzīvē, bet tad, kad tu paļausies uz Dievu, kad tu paļausies uz Jēzu, tas arī tālāk ir rakstīts, ja, bet fakts tāds, ja tu pieķeries cilvēkiem, tad tu šeit tālāk ir rakstīts, ka tad tas ir kā kails koks tukšašainā klajumā. Tas tu sāc pieķerties cilvēkiem, tas ir kā koks tukšašainā klajumā. Un tu nekad neredzēsi nekādu labumu. Un tev jādzīvo izkautušā tukšašainās vietās un neviesmīlīgā klajumā salainā zemē. Amen. Tad neviens uz šīs zemes, kā arī Dieva vārdā ir teikts, ja, kad baušos rakstīts netaisa nekādu tēlu, ja, ne virs zemes, ne debesīs, neveido nekā tālu, nezemojies viņu priekšā, un tas pats arī attiecās cilvēkiem. Nezemojies cilvēku priekšā, zemojies Dievu priekšā, zemojies Jēzus Kristus priekšā. Amen. Un es pilnīgi svētam ticu, ka Jēzus visu to darīja, arī par godu debesu tēvam. Arī tad, kad viņš mazgāja mācekļiem kājas, tas nebija mācekļu godināšanai, tā bija mīlestība, ko Jēzus izrādīja pret mācekļiem. Amen. Ka viņš mīl un ir agaps mīlestība, kur mēs mīlam cilvēks, brāļus un māsas Jēzu Kristu ar šo beznosacījumu mīlestību, jo mīlestība apklāj visu, tic visu un panes visu. Amen. Mums ir jāmīl cilvēku apkārt, bet mums nav jāpieķerās cilvēkiem. Amen, amen, amen. Mums ir jāpieķerās Dievam, bet tad, kad mēs pieķeramies Dievam, kas šeit ir rakstīts, svētīgs, kas paļaujas to kungu, kur cerība ir tas kungs. Svētīgs ir tas cilvēks, kas paļaujas uz kungu, Jēzu Kristu, uz Dievu, Svēto garu, uz Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Svēto garu, kas paļaujas uz patieso trīsvienīgo Dievu, tas ir svētīgs cilvēks.
un kura cerība ir tas kungs. Un tad tā šāds koks, viņš ir kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm. Āmen. Kas stādīts pie ūdens upēm, kas riež savas saknes, jo tu upei, kas nebīstas karstumu un kuru lapas paliek zaļas. Āmen. Tu ej dzīvē cauri kā uzvarētais tad, kad tu paļaujies to kungu, kad cerība ir tas kungs tavā dzīvē. Āmen. Tas ir tiešām kā koks, tas ir tu upēm, kas riež saknes, tu upē, amen, un kur lapas vienmēr ir zaļas, un viņš nebaidās ne no kāda karstuma, viņš nebaidās no nekāda ļaunuma, jo viņš zina, ka Dievs ir mana pils, ka Dievs ir mans aplaimotājs, ka Dievs ir mana mīlestība, mana patiesība. Mēs pat reizēm nevaram izteikt vārdos, ka mums sirds kavelē, ka mēs pazīstam Jēzu, ka mēs pazīstam Dievu, un ka mēs savu dzīvi varam dzīvot kopā ar viņu. Es tas kungs. Tad tālāk rakstīts, ka sirds ir ļaunprātīga. Tas nebīstas karstumi, ja sausā gadā viņš nebīstās arī no sausuma gadiem. Es lasu jau vēl iepriekš, kad pantiņa 9. Un tur rakstīts, sirds ir ļaunprātība lokana, pret visu tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Es tas kungs izpētīju sirdis un pārbaudu īkstis, lai atmaksātu tik vienam par viņu ceļiem un kā viņa dzīve to pelna. Tad šeit rakstīts, ka sirds ir lokana, viņa ir viltīga. Un kas to var izprast, kas to var pārbaudīt? Jā, bet tas kungs, viņš izdibina, viņš pārbauda cilvēku sirdis. Un viņš pārbauda mūsu dzīves un dzīvi, ko tā pelna. Kā Bībelē teica, ka cilvēki tiks tiesāt pēc grāmatām, kas rakstīts, ja? Rakstīts grāmatās, mūsu ceļi, mūsu dzīve ir ierakstīta grāmatās. Amen. Un tad Dievs pārbauda mūsu sirds, viņš izskata mūsu dzīvi, viņš ieskatās mūsu dzīvē un maina mūsu dzīves, jo viņš ir labs, un es vienkārši par to priecājos. Es priecājos par Dieva darbiem, es priecājos par to, ko Dievs dara. Amen. Kā apostols Pāvils saka, nepilnīgi ir mūsu ticība, nepilnīgi ir mūsu atziņa. Un mēs šodien visu skatāmies kā spogulē, bet tad vaigu vaigā. Ja? Un tagad esmu atzīts, ja? Un varbūt pats sevi atzīstu tāpat daļai, bet tad es redzēšu vaigu vaigā viņu un es izpratīšu daudz dziļāk visu šīs lietas. Bet mēs šodien varam to elementāri saprast, ja? Ka tas cilvēks, kas pieķerās cilvēkiem, ja, viņš paliek tuksnesī, un tas, kas paļaujas uz Dievu, kur cerība ir Dievs, ja, tas ir kā koks stādīts pie ūdens upēm, un viņam vienmēr lapas būs zaļas, un arī tad, kad viņš ies kādiem grūtākiem laikiem cauri, viņš vienmēr paliks stiprs, viņš vienmēr nesīs augļus, ja, viņš vienmēr nesīs augļus, amen. Un tas ir cilvēks, kas ir kopā ar Dievu, un kurš pieķerās Dievam katru dienu, stipri pieķerās tam kungam. Un es domāju, es to arī novēlu šajā lielajā piekdienā, ka jūs stipri pieķeraties tam kungam, nevis cilvēkiem, bet Dievam. Un tad tālāk rakstīts par īrbi, ja, kur zog šīs olas, ja, un kur pēdēja olas, ko pati nav dējusi. Tas ir... Tas ir tāds cilvēks, kas sakrāja mantu netaisnā ceļā. Jā, šeit uz zemes, kurš pieķerās mantai, jā. Ja es saku, ka tavā dzīvē nevar būt divi kungi vai manta vai Dievs, jā, ka tev vienam ir jāpieķerās. Un tāpēc, ja es saku, ka arī manta var būt šīs pasaules lietas tavā dzīvē, var būt kā Dievs, un tu var pieķerties arī šīm pasaulīgām lietām. Tu var pieķerties cilvēkiem, kā tur vēl rakstīts, ja? Tu var pieķerties savai miesai, ja? Tu var savu to intelektu, savu gudrību, to, ko tu esi mantojis, ja? To var uzlikt arī nolikt savā dzīvē kā Dievu, ja? Vai vienkārši savu izglītību vai tā tālāk. Un tu var lepoties ar to, kas tu esi, un pieķerties savai miesai, un arī šādi cilvēki paliek kaunā. Un arī tie, kas netaisnā ceļā sakrāja savu mantu, tie paliek kaunā. Un beigās viņš stāv dzīves galā kā plānprātīgs šeit rakstīts. Ja? Bet tu esi godības tronis no paša sākuma.
mūsu svētuma vieta. Tu Izraēla cerība, kungs, viss, kas tevi atstāja, paliek kalnā, kas no tevis atkāpjas, to vārdus raksta zemē smiltīs. Tad Dievs ir mūsu cerība. Un tie, kas Dievu atstāja, tie paliek kalnā. Un kas no Dieva atkāpjas, to vārdi tiek rakstīts smiltīs. Tie, kas no Dieva atkāpjas, to vārdi tiek rakstīts smiltīs. Jo tie atstājuši to kungu dzīvības ūdens avotu. Nekad neatstājiet dzīvības ūdens avotu to kungu un jūs būsiet svētīti. Amen. Neatstāj nekad Golgātas krustu. Esi pie šī Golgātas krusta. Jo Golgātas krusta, šī lielā piekdiena, tā, godīgi sakot, ir tava dzīvība. Tās ir atslēgas uz debesīm. Krusts tieši arī tās ir atslēgas. Jo nebūtu Golgātas krusts, mēs šodien būtu savos grēkos. Bet Jēzus samaksāja. Grēka alga ir nāve, bet Jēzu Kristu ir mūžīgā dzīvība. Viņš samaksāja, lai mums nebūtu šī grēka alga nāve, bet lai mūsu dzīvē būtu šī balva mūžīgā dzīvība. Un tā ir šī milzīgā mīlestība, ko Jēzus izrādīja pret mums. Amen. Esiet svētīti šajā lielajā piekdienas dienā. Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu Tev, debesu Tēvs, lai šodien katrs cilvēks pieķeras Tev stipri Dievs, un lai nepieķerās cilvēkiem, un lai nepaļaujas uz savu miesu, un lai neliek savu elkoni kā atbalstu, savu gudrību, savu izglītību, savu kaut kādas, uz ko cilvēks katrs paļaujas. Kungs, Tu to zini, Tu izdibini cilvēku sirds. Bībelē teica, kungs, šeit rakstīts Dieva vārdā, kad sirds ir lokaina, kas to var izdibināt. Bet Tu, Dievs, izdibini visas lietas, un esiet svētīti šajā dienā. Dievs izdibina tavu sirds, Viņš izskata tavu dzīvi, un tu būsi svētīts, ja tu pieķersies Viņam, ja tu meklēsi Viņu vaigu un staigās Viņa ceļos. Jēzus Kristus vārdā. Amen.